politiku, par migrantiem, par LGBT, par gejiem, lesbietēm, visiem šiem jautājumiem, bet cilvēki aizies bojā bez Dieva šajā pasaulē. Ja tu esi bez Jēzus, tad nav jautājumu, kurā pusē tu esi, vai tu esi liberāļu pusē, sociālistu pusē, komunistu pusē, fašistu pusē. Visi cilvēki bez Kristus aizies bojā. Ja Jēzus Kristus ir mūsu glābējs, viņš nomira pie krusta mūsu grēku dēļ. Ja cilvēki to nepieņem, ja cilvēki ignorē šo vēsti par Jēzu Kristu, faktu, ka Dieva dēls Jēzus Kristus nāca šajā pasaulē, nomira par mūsu grēkiem, ja tu to ignorē, tu aiziesi bojā, tu aiziesi uz ēlni. Cilvēkam ir tikai viens glābšanās ceļš, tikai viens vārds, kurā mums ir dota pestīšana un glābšana. Tas ir Jēzus Kristus vārds. Jēzus nomira, augšām cēlās, samaksāja visu cenu. Tos, ko Dievs gribēja, Dievs sūtīja savu dēlu šajā pasaulē. Viņu tik ļoti Dievs mīlēja šo pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Dievs mūs mīl, Dievs mūs aicina pie sevis, Dievs ir sagatavojis glābšanas ceļu, tas ir viņa dēls, pats dārgākais, kas Dievam bija un ir, un cita nebūs, un cita ceļa glābšanai nebūs, un cits vārds nebūs, nekas neglāb, neviena reliģija nevar cilvēku izglābt, ne Buda, ne Islāms, nekas nevar izglābt cilvēku, tikai Jēzus Kristus, tikai viņa izlietās asins pie krusta. Un tev šodien Dievs gaida tavu izvēli, jau 2000 gadus cilvēkiem tiek sludināti šie vēsti par Jēzu Kristu. Šodien nekas nav mainījies, un Dieva tiesa būs drīz, un nāks atpakaļ Jēzus Kristus un tiesās šo pasauli. Daudzi cilvēki iespējams atgriezās Noasa laikā, kad bija plūdi, cilvēks tika noslīcināti plūdos, izglābās Noasu viņa ģimene. Un tad daudzi cilvēki, kas bija palikuši, viņi atcerējās, ka Noasa sludināja par Dieva tiesu, un viņi atgriezās. Un tāpat daudz cilvēku atgriezīsies iespējams pēdējā brīdī, kad jau viss cilvēcēs vēlsies ūdens mutē, kad cilvēcies pazušanā, kad būs katastrofas, zemestrīces, šī cilvēcies bojā. Bet šodien Dievs saka, atgriezies pie manis jau šodien. Jo es tev piedāvāju dzīvību vai nāvi, svētību vai lāstu. Dievs saka, šodien meklē mani, šodien atgriezies pie manis. Rīt var būt par vēlu, tev nav garantija, kas būs ar tavu dzīvi. Neviens negarantē, kas būs. Cilvēki Ukrainā nezināja, kad sāksies karš un aizies bojā. Bet tāpat mēs katru dienu, ja dzīvojam šajā pasaulē, mēs pasakamies, dzīvējam Dievam par to, ka mēs esam dzīvi, mēs vēl elpojam. Un tu nezini, kas būs rīt. Un Dievs saka, šodien ir glābšanas diena, šodien piesauc manu vārdu, šodien atgriezies pie manis, šodien piesauc mani un es piedošu tavus grēkus. Ja tu nāc pie Dieva, viņš piedod tavus grēkus, tāpēc, ka tu nožēlo. Bet ja tu esi lepns savā sirdī, ja tu noraidi Dievu mīlestību, ja tu noraidi Dievu žēlstību, tad tev nav glābšanas. Bet tu noraidi visu to Dievu glābšanas plānu. Bet Dievs saka, nāc pie manis, es būšu tavs tēvs, es būšu tavs Dievs. Jo cilvēki, jaunieši, kas jūs tur sēžat, attopieties. Jūs nezināt, kas būs ar jūsu dzīvi, kas ar jums notiks. Jūs tā bezbēdīgi pavadiet šodien laiku, dīgdienīgi, alkohols, narkotikas. Bet tā nav dzīves jēga. Dievs jūs ir aicinājis kaut kam augstākam, tas ir sadraudzībai ar viņu pašu. Dievs mūs ir radījis, un viņš ir radījis mūsu mērķi, lai mēs nebūtu pērtiķīši, kas savu dzīvi vienkārši izniekojam. Vai kā vāveres ritenī skrienam visu dzīvi. Dievs mūs ir radījis sadraudzībai ar sevi. Un šī sadraudzība ir caur Jēzu Kristu viņa dēlu. Kad mēs ticam Jēzum Kristum, viņa asins mūs šķīsti un mazgā no katra grēka.